jāiet šeit, tur es redzēt. Paldies. Ekonomā Dombrovskis, ienāc iekšā un nokritizēja bildi. Es pat atceros, viņi taisīja Krievijai, man tā, ka es mēģināju kino industrijā iekļūt uz šausmīgi neveiksmīgiem matu un briesmīgi. Jā, bet mēs tādu izvēlējuši, ka Nacionālais teātris tādu piedāvāja. Jo es negribēju lomā, ja? Jo tā speciāli neko man nepasūtīja, jo arī jau tādu var skatīties. Mēs nezinām, brīnišķīgi, redziet. Tā kā aplaudiet. Aplausi jums, paldies, ka atnācāt, paldies, Jāni, ka uzaicināja. Jā, jau nezinu beigās, ko tu teiks, paldies. Nu jā. Jā. Es vienu netaismies. Jā, bet tu esi paspējuši vēl. Tev vajag krēslu? Nē, tu esi atrod vienmēr, kur runāt, jā. Ego Dombrovskis šodien šajā gadā ir pirmās sarunas viņa kabinetā. Un domāju, ka tie, kas ir atnākuši, viņu pazīst. Un es ceru, ka iepazīst no kādā kursa klausoties. Parasti es saku, ka jūs varat arī kaut ko šajā smīļu zālē kaut ko uzdot jautājumus, bet tā man beigās sanāk, ka neviens neuzdod. Tāpēc, ka mēs runājam, bet ja ir tādi, tad var arī kādā brīdī pārtraukt, kādu stāstību precizēt. Un tā secība ir jums zināt, tie, kas nāk, ka mēs tā kā iztaujam vairāk par teātri, kino jomu mazāk. Bet var arī par to. Īstenībā sarunājam patiešām tā, lai nav baigi stīvi un vēl vis kaut kas, ka es arī neesmu radis īsti šitā. Es varētu pat iet labprāt tuvāk šita pie jums. Nē, labāk iefilmēt, lai viss būtu kārtībā. Nu labi, nu tad vienkārši tā draudzīgi jauno gadu iesāksim visi, jo man sanāca diezgan stulbi sagaidīt jauno gadu. Es sagaidīju jauno gadu viesnīcā Varšavā, es netiku uz Latviju, bez eglītes, bez maizītes, viens pats gultā. Nu jā, nu tāpēc varbūt mums varētu visi, jā. Un mēs iesprūdām Varšavā, jā. Viņš izstāstīs, ko viņš Amerikā darīja, to mēs laika gaitā viņš iestāstīs. Jā, un tā kā iesākot līdz ar to arī katram ir, bet ievadā viens mazs muzikāls numurs. Ja, jūs varat minēt, no kā tas ir. Likuma vārdā jūs esat arestēts. Kā? Par ko? Nopratināšanā viss noskaidros. Sekojiet man. Man? Neuztraucies, Mercedes. Tas būs tikai tāds pārpratums. Es drīz atgriezīšos. Jā, un tur tas teikums, tas tikai tāds pārpratums. Jā. Arestēt. Un tāpēc iesākās šo arbu, tas ir 2000. gada ieraksts Dailes teātrī. Un katram zināms no kā, kur Dantes. Jā, un kas otrajā daļā spēlē, un Dantes arī atceraties. Tur bija tā, kad teica, cietumā iegāja Dombrovskis un ārā iznāca Spanovskis. Jā, tur ir Spanovskis. Un Raimond Paula muzika. Ja, kur tā kritika, es atceros, tajā laikā es biju žūrijā arī kritikā, viņi kaut kā nevēlējās šo izrādu atzīt. Ļoti nevēlējās. Man likās, un arī horeogrāfi, tā kā ne, jo viņiem nebija daudz, bet ļoti izteiksmīgs, ne tikai tā teikt. Bet tāpēc, ka, atrisināsies, tātad sagūstīs, ieliks cietumā.
pirms tam tu teātrī jau biji sagūstīts. Kā tu nonāci līdz teātrim? Vispār? Jā, kas tev deva, ko tu sāki domāt par teātri, kad un kāpēc? Nu, patiesībā, sanāca tā, ka mani 4 gadu vecumā aizveda dejot tautsdejas mamma. Kurā vietā? Tautsdeja ansamblī Liesma. Nē, faktiski sāku Dzirkstelītē, un pēc tam vienkārši bija ļoti labi forši dejot tautsdejas, un it sevišķi tādā lielā kolektīvā, jo varēja tikt uz ārzemēm ar dejošanu. Un tur brauc tā Liesma uz Japānām, Alžīrijām un vēl visu kaut kur, un tā bija tāda laba motivācija dejot. Un tad īstenībā man tas teātris it kā likās jā, it kā nē, bet tas pedagogs Imants Magona, lai viņam ar viegls smilts, un viņš teica, lai es eju paprovēt uz aktieriem. Un tad vienai meitenei bija draugs jaunatnes teātra aktieris, es neatceros, kā viņš man bišķītiņu apgaismoja, kā ir, un uzņēma Liepāju. Jo iepriekšējā gadā, tieši tā, kad es vidusskolu beidzu, tad bija uzņemti 2 kursi. Bija Ķimeles kurs, kur bija Anža, Zeltiņa, Rēzija, Kalniņa un Daugavpils kurs. Un tad man savukārt bija jābrauc uz Liepāju. Tad es aizbraucu uz Liepāju un ar vienu eksāmenu es arī tur tiku. Tā man sanāca, ka es tā. Liepājā iepriekš bija bijis? Nē, nebija. Tur jau ir tie parastie leģendārie stāsti par to, ka tikko izkāpja autoostā ārā, nostājās tramvaja pieturā un prasa, ar ko var aizbraukt līdz teātrim vai līdz centram. Un tad saka, ar pirmo tramvaju, kas nāks, ar to arī brauciet. Ja? Jo vienīgā līnija vien ir, es nebiju bijis. Jo tad man arī likās, ka es ieraudzīju to pilsētu, man likās ļoti labi filmēt filmas pa karu. Izmētā skrejlapiņas, ja, jo cilvēku nav mājas noplukušas tādas. Un tā man iesūca tos 3 gadus, es nomācījos Liepājā, un tad jau kā rīdzniekam man aicināja apakaļ uz Rīgu, un tad jau vajadzēja iekarot Rīgu, bet tagad viss man bišķīt savādāk jau šķiet. Bet tajā laikā man likās, jāatgriežās mājās, jo man piedāvāja līgumu uzreiz pēc studijas beigām ar 45 latu algu, ja? 45 lati tie bija. Un labas lomas un vēl, bet es nospriedu, ka man jāiet uz Rīgu. Vita Vārpiņa kursa biedrene arī nāca apakaļ uz Rīgu un Anna Putniņa. Mēs 3 rīdznieki bijām un tad visi 3 nenoslēdzām Liepājas teātra līgumu. Bet kādas bija studijas Liepājā? Kas no tā laika visspilgtāk atmiņā? Kā man mācīja spirtu dzert. Jā. Kas, kurš? Ivars Krastiņš arī, lai viegls smilts. Viņam tik daudz mirst īstenībā šausmas. Ja. Bet mums tur, tad jau agrāk bija tā bohēma, tur jau bija tie vecie aktieri. Tagad, pieņemsim, ir tā grūtāk. Labi, Nacionālā teātrī ir savādāk. Bet Liepājas teātrī, piemēram, tagad Liepājas teātrī vecākais štata aktieris ir Kaspars Gods, kurš ir 3 gadus jaunāks par mani. Man ir 53, viņam 50, un viņš ir vecākais štata aktieris. Ja? Un īstenībā mēs vēl piedzīvojām Zambergu, Valdemāru un visu to plejādi, kas bija Zigrīda Rūtiņa. Man Zigrīda Rūtiņa iemācīja, kā pieņemsim sievietei ir jāiedot piesmēķēt. Ja? Tur bija tāds, ka es nesmēķēju tajā laikā, nedzēru arī 1. kursā. Es ieskrienu bufetē ar savu kafijas tasīti, ja, un visa bufete pilna ir, un nav kur sēdēt, un sēž 2 aktrises. Ja. Es tā saku, drīkst pie jums? Viņas saka, jā, protams, es apsēžos, un viņām rokās cigaretes, un viņas sēž tā. Sēž, es to bulciņu rīju un dzeru to kafiju, ja, un viņas sēž un nepīpē ar neaizsmēķētām. Beigās viena neiztur, Vera Šneidere un Zigrīda Rūtiņa, arī lai vieglas smilts viņām. Un viena ņem tos sērkociņus, es saku, drīkst jums piedāvāt? Jā, lūdzu, esiet tik laipns, ja. Viņas gaidīja, tas muļķis jaunais sēž un nesaprot, ka vajag iedot sievietei piesmēķēt. Tur šitādas visas tās lietas no vecajiem aktieriem, ja, no pieredzējušiem aktieriem varēja samācīties, un pēc tam viens, kad iztrūkst viņu, tad nav jau no kā paņemt to paaudzes, tās vecās tradīcijas kaut kādas, un diezgan... Tu jau nepazini viņus tos Liepājas aktierus tajā brīdī? Es zināju Mārtiņu Vilsonu. Zināju, jā, es zināju Juri Bartkeviču. Indru Briķi es zināju, bet viņa jau nav vecā aktrisa.
Nu jā, bet tu nepazīti taču vairs Šneideri vai Zigfrīdu Rūtiņu? Nē. Tikai tur? Nē. Jā, bet tas bija, tur bija, es saku, ka tā atmosfēra un tas gaiss, pieņemsim, bija pavisam citādāks. Un arī kafejnīcā, tā, kad tu ieeji pirms izrādes, ka es atceros, ka smaržo pēc konjaciņa, pēc kafijas, pēc kūkām, tas tā. Un kādreiz es noķeru šito sajūtu arī vēl. Kaut kur? Jā, bet nacionālā sūdīga to bufeti ir īstenībā. Nu jā, jo mums, Liepājas teātrī bija tā, ka tā bufeti ir vaļā pēc izrādēm un aktieri sanāk, sēž un spriež un runā vienu un to pašu par teātru un vēl. Nacionālā teātrī jau pēc starpbrīža uzreiz bufeti aizvarās un viss uz mājām aiziet. Bet gribās jau patērzēt, kā izrāda gāja un vēl. Tā jau arī bija. Bija, bet ar vairs jau nav. Žagars nepīpē un nedzer, un līdz ar to jau... Tad viss beidzies. Viss, jā. Jā, jo tā bohēma jau ir citādāk, protams. Nav jau vairs. Man liekas, ka tikpat kā bohēmas vairs nav. Nekāds. Nu, arī un bišķi laiks ir mainījies, un cilvēki mainījušies ir, un tomēr tas tā. Kaut gan Liepājā vēl joprojām viņi pēc izrādēm pasēž un papļāpā. Varbūt kādu mēriņu iedzer, man tas mēriņš. Jā, kādreiz arī pat mēriņu Liepājā, arī, kad mēs braucām kādreiz, kad skatīties arī, ka Egons strādāja, ieiet pie izrādes un ar tiem aktieriem parunā pēc izrādes. Jo tas nav nekas slikts, tā jau nav nekāda recenzija tajā brīdī, bet tā ir vienkārši saruna par to, te varēsim pēc izrādes, tu satiksies kaut kādas gadus apakaļ. Jā, mums ir tāda izrāde Bļitka ar Kasparu Godu abiem diviem, kāpēc es to stāstu, jo savā laikā man šķita, ka Liepājas teātris brauc tagad uz kultūras namiem. Kāpēc mums jābrauc uz kultūras namiem? Lai tie kultūras nami brauc uz Liepājas teātru un skatās te to izrādi, ja? Un mums ir ampa, tas tā kā tagad mums ir ampa, reku mums ir caurums baigais, es te, jūs tur esat, ja? Un mēs tā nesatiekamies, mēs spēlējam savus lomas, ja? Jūs skatāties, aplaudējāt, patika, nepatika, to mēs nezinām. Bet tā izrādē Bļitka, es sagaidu skatītājus. Mēs braukājam riņķī, un es viņiem dalu šņabīti, kā pie Bļitkas pienākās. Un tas ir tik forši satikties ar skatītājiem, nopietni izrunāties un vēl visu kaut ko, un nofotografēties viņi grib un izstāst, kā viņiem ir. Jo mēs jau nesatiekamies, saprotiet? Mēs tā, katrs savā maliņā esam. Jā. Un pasaki, ja tu sāk par Bļitku, cik reizes esat nospēlējuši? Vakar mums bija 182. izrāde. 180, man nekad tik daudz no dzīvē bijuši vienai izrādē. Līdz 200 domājam izvilkt, un tad jātaisa citi. Jā, bet tātad kā skatītāji vispār uzņem citur bez Latvijas? Ir kāds redzējis Bļitku no jums vispār? Jā? Jums arī likās, ka es esmu piedzēries tur? Labi izskatījās, neticam. Jā, tur ir tāda maģija kostīma. Es uzvelku to kostīmu, man liekas, ka es esmu pālī. Nopietni. Es agrāk diezgan daudz lietoju alkoholu, ja tagad es nelietoju ilgu laiku, jau tad man tā atmiņa vēl ir palikusi. Es dzeru ūdeni vai kolu, un man tā baigi, un tas kostīms palīdz vēl, un tā loma tāda ir. Ja. Vistrakāk bija Īrijā, kad mēs aizbraucām, un tie skatītāji teica, atbraukuši ir Latvijas mākslinieki un piedzērušies. Nākamajā dienā mums ir citā vietā, viņi teica, nebrauciet uz to pilsētu, aktieriem būs pohas vai atkal viņi būs salāpījušies. Tas ir viens variants. Un tad Facebookā, es neesmu Facebookā arī, ja, es neesmu tajos sociālajos tīklos un beig foršu dzīvi uzreiz. Un tad viņi tur ņēmās, viens skaidro, ka es nedzeru, otrs saka, nē, viņš bija piedzēries, un tad tur ostīja, kas mums tais pudelēs ir. Zviedrijā vispār bija ārprāts. Zviedrijā viena izrādes laikā demonstratīvi aizcirta durvis, izgāja ārā, bet viņi nebrauc projām, jo viņi gaidīja savu māsicu. Viņa bija daktere, ja. Izrādās, viņai ir iebjās piedzērušies cilvēki. Viņai ir iebjās, un viņa negrib skatīties uz to visu. Tā kā viņai pastāstīja, ka mēs neesam piedzērušies, viņa nāca uz turienu un testēja mani. Viņa lika man iet šitā, viņa man lika pirkstu likt pie deguna. Un tad
Un tad es ieviesu, mums tā izrāda ļoti daudz improvizācijām, ne tikai, kas sarakstīts ir. Un tad es ieviesu, kad es saku, Eža Puska žociņš uz 66. starpštatu šosejas Masačūsetas štatā. Jā, jo tu jau Eža Puska žociņš tev pateikt, ka tu esi iešāvis, jo drusciņ tikai. Un tad es mēģinu vēl. Bet tas ir interesanti. Vienīgi es jau kādreiz, skrundā bija vispār auts. Es dalu to šņabi, un viens skatītājs saka, vai mākslinieki, kā no jums nes? Un es nesaprotu, es domāju, kā no manis nes? Es 20 gadus nedzeru, kā no manis, es smirdu. Tad es pēc tam domāju, akal es analizēju, kas tur ir. Pēc tam es sapratu, es dalu to šnabi, un tas šnabis garo noteikti. Un no tā, bet viņi saka, kā no jums nes. Un tad man ir dzinuši spēlēt, ejiet taču spēlēt, kur aktieris jau skatījums. Es ar viņiem runāju to pusstundu pirms tam. Un tā ir, patiešām tā ir tāda, zinām, priekš aktieri arī satikšanās ar skatītājiem uzmundrināt. Arī tai pašā laikā dabūt to skatītāju savā pusē. Un tad viņi līdz ar to jau tev, viņš tiešām pillā ir un domā un beigās, nē, nav, nē, ir. Tas tāds foršs moments ir arī priekš sevs. Un nav jau vienmēr tas labākais noskaņojums, ka man baigi gribās ar jums runāt. Jā. Kā tad tu sevi, tad, kad nevēlies spēlēt? Es uzvelku kostīmu un es esmu pālī un viss. Bet vai ir bijuši, piemēram, arī kādās citās izrādēs tā, kad tu negribi spēlēt to lomu? Ir bijis tā? Zini, man bija Liepājā taisīja viens itāļu režisors, kurš bija, laikam, 20 izrādes taisījis dažādās pasaules valstīs, bet vienu un to pašu izrādi. Tā šķiras itālieši vai tā precas, tā Filumena Marturāno. Un tur bija paredzēts, ka spēlēs Jakovs Rafalsons, bet viņam bija kaut kāds veselības problēmas un ielicināja, ka es spēlēšu. Un es sapratu, tā nav galīgi mana loma. Man negribās viņu, jo tā nav, tur ir kaut kāds cits. Un saprotu, un domājot par tām visām lietām, kā tas ir, es negribu un man ir jāspēlē. Man nepatīk un man ir jāspēlē. Un tad faktiski ir bišķīt jāmaina domāšana pašam un jāmeklē, kas tev patīk. Jo kā tad tu kāps uz skatuves, ja tev nepatīk? Tas ir mokoši sev, mokoši skatītājiem. Un tad man kaut kā bišķīt laikam tādam. Es atrodu, ka kaut kur man kaut kas baigi patīk, jo tas itāls teica, šita tev zirgs jāspēlē. Es teicu, stulbi tas ir. Viņš saka, nē, te smiesies skatītāji. Viņš 20 izrādes dažādās valstīs. Es saku, man liekas, tas ir pilnīgs stulbums, zirgu es tagad spēlēšu. Viņš saka, nē, spēlē. Un tiešām skatītāji tajā vietā smējās, kad es to zirgu spēlēju. Jā, tas tā ir. Pareizi tu vārdu pateici, jo tad, ja arī mēģināja procesā visur netiec pie tā, ka tev viņi ir jāspēlē un tu, dari to, tad ir jāatsakās no lomas. Jo ar pretestību nevar spēlēt. Kur tu attieksies, tev liek un tu spēlē, bet vienkārši tev pašam ir jādara. Jā, tu, protams, motivācija. Nē, tā ir, jo īstenībā darīt kaut kādu lietu, kas tev nepatīk, tad jau arī nesanāk nekas baigi. Tur kaut kas ir jāmeklē, vai tiešām arī vai jārunā ar vadību vai vēl kaut ko. Mēs jau nezinām, ko mēs spēlēsim. Mums vienkārši nostāda faktu priekšā un tad tu uzzini. Tā ir repertuāra teātrī. Viena no tavām pirmām lomām, kur mēs diemžēl fragmentu nedabūjam pagaidām no televīzijas, ir jaunā Rīgas teātrī. Ļoti veiksmīgi tavu pedagogam, režisoru Jurīnieku iestudējumā. Pavasara atmodu. Jā. Tu atceries to periodu? Jā, nē, nevisai. Tas bija tas slidenais laiks man, bet es atceros to izrādi, es atceros, ka Ieva Puķa, mēs dublējāmies atkal, lai viegls smilts Andrim Makovskim. Mēs dublējāmies, Vārpiņu spēlēja ar Makovski pārī, un es spēlēju ar Ievu Puķi. Un tad vēl bija tāds arī, lai viegls smilts Aivis Piliņš, kurš spēlēja Melchioru Gaboru. Nē, es biju Melchiors Gaboru, viņš bija Morits. Jā. Šo to es atceros, jā. Tā bija brīnišķīga izrāde. Un kā tad tā ir brīnišķīga izrāde? Un cerams, ka
Es neesmu to ierakstu redzējis, es ceru, ka ar tevi ir tas ieraksts. Jā, Ir. filmēja mūsu puķi. Jā, nu tā tad ir, jā. Un tas ir tā, jo tāpēc, ka Pavls Vēdekins tas ir, un tā ir īpatnēja lūguma, un šī brīdī viņi ir tikpat aktuāli. Jā. Un vēl būtu aktuālāk, lai gan rakstīt pirms 100 gadiem, jā. Tad ārkārtīgi būtisks tāds ienācīs. Bet tad tā ir, jā. Un mums bija ļoti forši, tā, ka spēlēja, pieņemsim, Makovskis ar Vārpiņu. Mēs taisījām parasti, kur ātrāk nospēlēs to izrādi. Vai viņu sastāvs, vai mūsējais sastāvs. Un Makovskis 15 minūtes ātrāk nospēlēja. Reizi. Jā, Kā tā? tas bija Makovskis. Jā. Jā. Viņš izlaiž tekstu. Nē, bet to jau nevar zināt tagad. Nu, to nepārbaudīja. Nu, protams. Jā. Bet tad bija tāds periods Dailes teātrī. Jā. Tikko mēs jau skatījāmies šo te fragmentiņu, ja, kur tas jau ir tāds, kāpēc Dailes teātris. Kas uzaicināja? Nu, tie bija vispār, tas bija 90. gadi, tas bija traks laiks, jo pēc Liepājas, tā kā mēs atnācām ar Viktu Vārpiņu uz Rīgu, mūs it kā aicināja, jo tad nodibinājās jaunais Rīgas teātris Rīnieks, mūsu pedagogs kļuva par galveno režisoru. Ja. Un mūsu pirmajā gadā nepaņēma, un tad mēs ar Vitu spēlējām kabatā. Tad mūs uzaicināja uz jauno Rīgas teātri, 3 gadus mēs tur kaut kādus nospēlējām, un tur bija tādi miksētie, tur bija Alvis Hermanis ar saviem dombiedriem, Juris Rīnieks ar saviem un Māra Ķimela ar saviem. Un tad, kad Rīniekam tā īsti negāja, tā visu padarīšana, tās izrādes nesanāca, viņi noņēma nost pa galveno, ielika Hermani, un Hermanis savukārt izvēlējās savus dombiedrus, kas palika. Un tur bija viņa tie dombiedri, un šis tas arī no Ķimeles tiem aktieriem. Un mēs strādājām teātrī Skatuve vienu brīdi pie Ežvertiņas. Bija Jogdara Bustera pasaule, kur mēs dabujām vēl. Un tur arī Jogdara Bustera pasaule bija tāda dāņu ģimenīte. Ja? Un kāda aktieri tur spēlēja. Bet tā dāņu ģimenītē bija uzvārdi Mortenseni. Mēs bijām Mortensenu ģimene, bet kāda aktieri? Māte Vaļicka, meita Burnicka, tēvs Makovskis, dēls Dombrovskis. Visi tādi poļi savākušies. Ja? Un tad savukārt no tās skatuves... Izādas Kreisbergs iestudējums. Jā. Un tad tad taisīja to pirmo iestudējumu Meža Gulbjus Dailes teātrī. Un tur vajadzēja, tur taču tie 12 brāļi ir, ja? Tur vajadzēja brāļus daudz dabūt. Nu, un tad kaut kā man uzaicināja uz tiem brāļiem. Un tā es nokļuvu. Tu neesi tāds dziedošais aktieris. Es dziedāju diplomu darbā Imanta Kalniņa Ejūs tur. Ja? Tad es nepīpēju. Jā, tad pēc tam nevar dziedāt vairāk? Nu, paklausies, cik zema man balss. Wow. Jā. Es taču arī pūtvējiņos didz spēlēju. Bet tagad baigi grūti elpu noturēt. Bet nē, nu kā jau katrs latvietis, taču visi kaut ko jau dzied. Nu. Tā kā var, jā, tā kā tad faktiski Meža Gulbji bija tas, kas tā kā Dailē iesaistīja. Jā. Un tad bija sadarbība ar, kas taisīja? Arnis Ozols taisīja Meža Gulbjus. Jā. Un tad es tā kā tāds Arņa Ozola aktieris bija. Jo tad bija tāda Francoāze Sagāns viena izrāde, kur es iemīlējos Mirdzā Martinsonē un atņēmu Zagorskim viņu, jo Zagorskis bija ar Mirdzu Martinsonu pāris ķipa. Un tur bija Olga Dreģe vēl arī. Un tā ir tā paudze, ar kuriem es joprojām esmu uz jūs. Es neeju uz to apzināti, jo man ļoti patīk. Olga Seņo saka, uz tu. Tas tā kā mēs tā kā Meža Gulbjus iestudējām, mēs ar Artūru Krastiņu pieejam pie Olgas Dreģes un sakam, Olga, jūs zināt, saka, ka vecajiem aktieriem, kad viņiem ir lielākā laime vispār aktieriem nomirt uz skatuves, mēs izdomājam, kāda ir labākā nāve jaunajiem aktieriem. Nosmakt starp jūsu krūtīm. Uz ko Olga Dreģe teica, jā, man pat Smilģis teica, ka manas krūtis stieps no skatuves līdz pat skatītāju foajē. Olga, jā, viņa
humāru izjūtu ļoti labi. Jā, tas ir. Olga tā var pateikt. Nu jā, viņi arī uz galvas stāvēja baigi ilgi taču. Bet tad, kad tu biji Dailē, tad tev Kroders uzaicināja arī Liepājā Pērgiņu. 97. gadā. Kā tas notika? Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija 5 pērgiņi. Nu, tad Liepājā neatrada. Es nezinu, es godīgi sakot, es tā baigi, tā nedomāju, ka man nav nekad arī bijis, ka es prasītu kaut kādu, man ir prasījuši, ko tu gribi. Dailes teātrī bija akal, lai viņam viegls smilts, auškāds. Izdomāju, ka vajag visiem aktieriem uztaisīt aptauju, ko katrs grib spēlēt, ja. Nu, es domāju, ko tu man tur spēlēt, tāpat jau nedos priekš, kā tas ir. Es uzrakstīju, es gribu spēlēt Ridžu no Hameleona rotaļām. Kurš tev iestudēs Hameleona rotaļas? Ar Ridžu jau vajag smukais. Tāpēc es īsti nezinu, kāpēc man uzaicināja uz Liepāju Kroders, bet tur arī bija smieklīgi. Mēs bijām 5 pērgiņi. Es dublējos ar Rozenbergu. Rozenbergs un tu dublējies, bet tad Vilsoni abi divi bija katrs savā. Jā, un es biju 3. Man bija mātes Ozas nāva tur, ja. Pirmais bija Pujāts, 2. bija Ēriks Vilsons, 3. bija es un Rozenbergs, 4. bija Bartkevičs un 5. bija Mārtiņš Vilsons. Un tad bija tā, ka tas 2. cēlienā Pērs Gīns nokļūst pie troļļiem, viņš tur sasmērējās ar troļļiem, piedzimst bērns, un tad 3. atnāk tas bērns pie viņa, ja. Un es tam jau ģenerāli mēģināju, un es tagad Kroderam saku, režisor, viņš visu laiku gribēja, lai es viņu uz tu uzrunāju, es viņu nevarēju uz tu uzrunāt nekādīgi. Un es saku, režisor, tas ir tiešām viņa dēls, kas atnāk. Viņš tāds jocīgs bija uztaisīts. Tas ir tiešām mans dēls. Ja? Viņš saka, Dombrovski, skaties, tas ir, tev to tāpat nesaprast spēlē, tu tāpat pareizi spēlē. Ja? Tā es arī īsti nesapratu, kas to visu ir. Bet, tā, ka es daudz ko nezinu brīžam, ko es daru uz skatuves. Jā, bet tas tomēr ir tāds izcils iestudējums, ja, tajā Pērsgīns. Tu redzēji, viņi arī kaut kā citi pēri spēlē. Kā citi aktieri? Pujāts redzēja, jo viņš aizmiga Ragavās 1. cēliena sākumā. Un tad viņš bija spiests līdz beigām gulēt tur un skatīties. Ja. Es droši vien augšā grimētā kaut ko citu darīju. Tas tāpat kā grāfā Monte Cristo. Klāsies, tu nospēlē to pirmo daļu, tev ieliek tai cietumā, vairāk tev nav jāspēlē, jo nāks Panovskis ārā. Ko tu dari? Tu sēdi bufetē. Ko tu bufetē dari? Gaidi savu paklanīšanos, kad jāiet. Tā arī Pērā Gintā. Jā. Tu sēdi un gaidi. Jo finālā ir kā jāpaklanās visiem pēriem. Jā. Mēs nevaram parādīt fragmentu ar Rozi, jo viņš ir tehniski brāķis, kad izgaļ fragmentu, bet būs fragmentiņš tagad no Pērgīna. Jā, atslēgas liekas aizslēdz durvis. Neienāk vīrs, nec sieva, nec burvis. Jā, atslēga der. Tā noslēdz tik cieti, var pundurēni, lietuvēni garām tad ieti. Tie atnāk ar tumsu, tie klauvi un laužas, laid iekšā Pērgint. Dievs palīdz tev strādāt. Tu sauci mani. Es nāku. Uzņem tagad mani. Soja, tu pati patiesi. Tu nāc pie mums, tu nebaidies. Vēstis jūt ar vēsmu un vēju. Visu šo vēstis sadzirdēju. Garas dienas un naktis smagās, klus ar vēsti pie manis zagās. Un ja es nepazinu vēl tevis,
Ko sākt un ko darīt, to zināju sevī. Bet tēvs tavs? Ar visu pasaules plašumu. Kas tēvs un kas mātes, nezinu. Tu tagad, mans draugs, mums sargs un it viss. Un zini, ka sodīts tiku es no mājas šķirts prom un no dzimtenes. Tu domā, ka par mantu un māju no saviem mīļiem projām gāja. Un liegumu zini, ja no meža es ietik, kurš mani tvērtu un važās sit? Es daudz sastap, kur vien gāju. Tie prasīja, kur es eju. Es teicu, uz māju. Ja pie manis tu gribi apmesties, tad par mani būtu svētīties salvēti. Ļauj redzēt. Tik redzēt, man vajag no tālienes tevi. Tu gaišā un maigā. Ļauj pacelt man tevi. Cik viegli tu esi, kad tevi es nesu, tu spēku man tu esi. Vai domājies būtu, ka nāks pie manis? Tu dienu un nakti man bija tik tuvu. Nu skaties, ko celšies te un gūšu. Te nebūs vairs būda un pili te manīs. Vai pils te vai būda te patīk man. Tik viegli telpot, kur vējas zvan. Šai vietā, kur priedes uz vēja dvesmu. Kur klusums un dziesma, te mājās es esmu. Bet droši zini, uz visu mūžu. Nav ceļa man atpakaļ. Mūžam te būšu. Tad iekšā, nāc iekšā. Priekš pavarda malku es cirtīšu, lai liesmot gaišu, lai silda maigi. No augstuma tev nekad lai nav baigi. Mana karaļmeita. Nu zinu, to gūšu. Man vajag tagad, lai karaļa pils te būtu. Labvakar, Perbēli. Jā, nu ir skaists fragments, ārkārtīgi skaists. Jā, jūs redzējat arī prototīvs, protams, izrādi ļoti gara. Šausmīgi. Jā, bet īstā, ja visu tekstu spēlē, tad viņa mazāk par 5,5 stundām nevar nospēlēt. Ja visu spēlē tekstu, jā. Cik ātri, 5,5 stundas. Bet, nu, arī šī bija jau bišķi īsi. Kā ir ar šādu tekstu, kā Ibsena tekstu? Vai tu tajā brīdī tev tas tā likās savādāk, vai vispār šie teksti, kas ir poētiskāk, filozofiskāk, vienkāršāk, kā tie ir? Nē, nu, manuprāt, pirmkārt tā jaunība, un jaunībā jau tu visu tā viegliprātīgāk uztver. Jā, tu tā baigi neiedziļinies tik daudz. Nē, tu iedziļinies, cik tu saproti pats īstenībā. Tas tā kā es esmu teicis, ka kāpēc es nevarētu uzreiz, tā kā studiju beidzu, spēlēt kā Eduards Pāvuls, jā. Uzreiz tāds baigais gigants būtu tāds masīvs. Uz ko tev tiekties ir īstenībā? Ja tu tāds jau pašā sākumā esi, kur tur tālāk iet? Un tas, es domāju, tas ir tas laiks, tā ir tava pieredze, dzīves pieredze un tas, ko tu vēl apgūst paralēli. Un es domāju, ka tas ir viegli, bet dzejas forma nekad nav viegli, jā. Jo tur ir pants, tur ir ritms, jā. Un, teiksim, prozā jau ir savādāk runāt. Prozā mēs kaut ko izlaižam vai vēl. Kaut gan arī īstenībā, ja tu esi, pieņemsim, vienalga tev ir ierunāts tas teksts, tu viņu mēģini izrādēs, vienkārši par prozu runāt, bet viņš tev skan jau tāpatās, tas teksts. Un kādreiz, kad tev kaut kas sajūg, tu pats jūti, kā tev ir bišķīt nomainījies tas ritms. Dzejas formā tas ir pavisam savādāk. Man bija tajā Pūtvēņos Lāča tai muziklā. Man jādzied, ir muciņā, man kā bija? Es varu bišķīt padomāt? Jā, protams. Labi, neatceros, bet tā kā es sajaucu tur to, un kā man sejas izteiksmi mainījās pašam. Ir muciņā man sārkans alus, ir man lustē mucu dzerti līdz pašam. Jā, ir muciņā man sārkans alus, ir man lustē mucu dzerti līdz pašam dibenam. Ir muciņā man līga viņa, ir man lustē izmīlēti līdz pašam dibenam. Un tas seja pilnīgi pašam. Pujāts baigi mocījās tur arī, ka viņš aizvirs. Tur jau nav tik viegli uzreiz kaut kāds vārds, bet kaut kas tev dzen ārā un kaut kā tu aizvieto to.
Bet par to līga viņi man pilnīgi, un tā partneri saka, šausmas, kā tās acis bolās. Mute pati runā kaut ko, ja. Tie apmulsumi ir, vispār tas ir brīnišķīgi uz skatos. Ja kaut otra lieta, ko es nekad nedrīkst darīt, tas ir, es nedrīkst nest cauri partnerus tekstuāli kaut kā. Jo tiklīdz es iznesu, nu kaut ko, es uztaisu kaut ko tādu, pats baigi sapriecājos un pēc tam aizmirstu, kas pašam jārunā tālāk. Ja. Un sanāk, ka bedri rodas tajā pats arī iekrīt. Ja. Kurš putneņš? Āgri ceļas. Āgri ceļas ir citam bedri rodas. Jā. Kā tad ir, nu, tomēr ar tiem Liepājas aktieriem, ar kuriem, nu, tā kā visā tajā lielā periodā pēc tam no Dailes kā aizgāja? Kāpēc tu aizgāji? No Dailes man izmeta ļoti taktiski. Jā. Saprot, tur jau arī tā kā Džilingers teica, ka Dailes periodā viņš nevarēja saprast, ko no manis var dabūt ārā, ko no nevar, jā. Tur man bija tas vētrainais dzīves posms, ka es tā dzīvoju dienai tāpat kā tagad, tikai es biju tāds jautrs čals, jā. Bet arī tad Āfrikas bērniem nebija ko ēst manis dēļ, arī bez šaubām, jā. Es jutos vainīgs pie tā viss. Man neslēdz līgumu vairs, un tā, kad es redzēju pie dēļ, ka nav arī pie Arņu Ozola nevienu lomu, tad es sapratu, ka man tur vairs nav ko darīt. Tad bija kaut kas jāmaina dzīvē, un tad es mainīju dzīvē kaut ko. Jā. Un tad man uzaicināja uz vienu lomu uz Liepāju. Un tad es aizgāju uz vienu lomu, tad nostījās to lomu lietuviešu režisors, piedāvāja nākamo lomu, tad atnāca Džilingers, nostījās lietuviešu izrādi, piedāvāja nākamo lomu, un tā man piedāvā lomu, un es tikai labi, beigās es eju pie direktora, es saku, jo es dzīvoju tā kopmītnē, es tā īrēju, tā vēl kaut ko es saku, ka man vajadzētu kādu savu vietu, kur es varētu apmesties bišķi Liepājā. Jo tā es ierakstīties nevarēju Liepājā. Man ir teātris, jūra un kinoteātris. Veikals bišķītiņ, jā. Kaut kas jau jāēd ir. Un tad man teica, nāc štatā, un tad mēs varam prasīt tev dzīvokli. Jā. Un tad es aizgāju štatā, man iedevu savu celli. Un tā es 18 gadus nobraukāju Rīgu Liepājā. Jā, tad tavs dzīvoklis nebija tikai tas dotais, jā? Dzīvoklis. Nē, tu vari aizbraukt, tur palikt pa nakteri kādreiz. Viņš jau tur tagad tukšs stāv. Un atslēgas ir pie teātra dežuranta, un tad bieži vien izmanto kāds to aizbrauc, pasaka, un tad... Jā. Un tomēr tas ir liels periods, un faktiski arī ārkārtīgi daudz tādu būtisku lomu. Mēs katrā ziņā esam tā kā šeit izvēlējušies, man liekas, ārkārtīgi labi, ka tam ļoti daudzām. Es ceru, ka klausītāji redzējuši pietiekam daudz, ja tām izrādēm. Bet Hanana. Ja, kā tu raksturo to Hananu? Jo tas ir J.J. Džilingers. Jā, mums ar Džilingeru vispār ļoti laba sadarbība ir bijusi. Un vēl tagad, mēs tā nekomunicējam baigi, bet tas periods pat ir, liela daļa, es viņam varu teikt paldies arī tieši viņam, jo viņš man tiešām uzticēja sarežģītas, interesantas lomas, un tā bija to Džilingeru, es atceros, ka viņš teica tā, ausma mums ir, par to Hananu, ausma mums ir, Haris mums ir, Petersons mums ir, Egoniņš arī joprojām ir. Visus nosauc personāžos, kad ir viņiem atrasti jau tēli, ja? Un Egoniņš joprojām ir Egoniņš, ja? Ka Egoniņš arī ir. Viņš teica, ka es vienmēr pēdējais atrodu to lomas atslēgu vai vēl. Jo viņš teica, ka arī Zaķītes paštēlā spēlēja, ja? Un faktiski bija tāda izrāda atsaldētais par ortodoksālo hasīdu. Tur viņš teica, tur uzreiz man piedzima tā loma, jo tad man meita piedzima, un es staigāju ar laimīgām acīm, un tur savādāk nevajadzēja. Bet Hanana tas bija tāds traks periods, jā. Tas bija ļoti traks, un man tā loma veidojās īstenībā no beigām. Kad
faktiski es sāku analizēt to čali, to Jurčiku no tā, kāds viņš ir beigās. Un faktiski, ka viņš dodās pie tā Dieva vairāk, ja, ka es sapratu tā priekš sevs, ka mēs visi piedzimstam diezgan vienādi un mūsu personība attīstās tādā vidē, kādā tu atrodies, ar kādiem cilvēkiem tu esi, ko tu pats apgūst un vēl kaut ko. Un tad manējais bija tāds trakais čals, ja, jo tajā miestā viņš tur tāds bija, neko viņš tur neredzēja, izņemot lasīja grāmatiņas, bet ne. Un pēc tam, tā, ka viņam iedod pa to galvu, viņam tas viss liekais nokrit nost, un viņš atgriezās pie pirmsākuma, ja, pie Dieva. Tā kā. Bet, tur tāds... Es daudz priekš sevs iegūju īstenībā ar to Jurčiku tēlu. Jo bija atbraucis dramaturgs pats, kas to visu bija sarakstījis, viņš bija ņēmis tieši reāls konkrēts personāžs, jo viņš ar aktieris ir, jā, tas Grekovs, kas sarakstījis. Un to Jurčiku iesēdināja īstenībā uz sutkām Miliči, par to, ka viņš izdauzīja grāmatnīcai logus, viņam nepārdeva grāmatu kaut kādu, viņš saduspojās un izdauzīja vitrīnas logus, tas Jurčiks. Un tāds tips. Jā, katrā ziņā tas Džilindžers ar jums kopā viņi bija lokalizējis, viņiem bija tā kā pārcelt uz Latvijas. Jā. Ja, nesen rādīja televīzijā, tie, kas nav redzējuši, redzēja televīzijā, ja, jo tas jau ir spīdoši visi strādā, ja, tad zināms tāds ārkārtīgi nospiedumu paliek no šīs izrādes, ja, es atceroties pēc tā laika, kad pirmo reizi redzēju viņu teātrī, tagad paskatoties ierakstā, ja tu atkal būs kaut kāds papildus citas lietas, tu ierauties. Nē, tur arī ir tā, ka pieņemsim ļoti daudz izrādes nepiestāv televīzijai. Viņas, teiksim, kad ieraksta, viņas kaut kā pa televizoru skatās un viņas galīgi neizskatās. Hanane ir no tām izrādēm, kas, manuprāt, ļoti labi tieši arī televizorā izskatās, ka tu skaties viņu, ka viņa tāda dzīve ir un Jā, tur neviens nepārforsē, tur nav nekas tā tīši izdarīts, ja? Jā, bet vienīgi televīzija negribēja rakstīt dēļ Jurčika vienu vārdu. Jo Jurčiks teica, bļaģi grūti man. Jā, un dēļ tā bļaģi viņi negribēja rakstīt. Bet pēc tam kaut kā, bet tur vajadzēja, viņš teica. Tāds baigi trakais čalis, baigi trakais. Mazs fragments tagad no Kanadas. Jā. Ko? Kas ir Julīti? Kas tas ir, ko? Kas ir? Kā viņš tā drīkst, ko, Pieniņu labi, Julīti. Kā viņš tā? Kā viņš tā? Jau pašā sākumā, ko? Kas tā dara, ko? Kāpēc man ir iepriekš jāzina, ko viņš ir izlēmis, ko? Un kas viņam tā lika darīt, un ko man tagad darīt? Lasīt tālāk? Lasīt tālāk, ka man tagad ir interesanti, ko? Interesanti jau pašā sākumā, ko? Es tev izstāstīšu, ko es darīšu tālāk, vai tev vēl būs pēc tam interesanti, ko? Jurīti, bet tu paņem citu. Kuru citu? Es varbūt kaut ko nesaprotu, varbūt man vispār lasīt nav ieteicams, ko? Paņem citu. Un šis ir slikts, ja? Šis ir slikts, ja? Šis ir slikts, tad ko lai es lasu, ko tu vispār saproti, ko tu runā? Šis taču ir ģēnijs, bet es nesaprotu. Man nav interesanti, viņš taču ņem un izstāsta visu uzreiz. Bet kur tad te ir detektīvs stāsts, ko? Kur ir intriga? Vajag, taču, lai ir interesanti. Jā, lai ir interesanti. Ko jā? Tu vispār saproti, par ko es runāju? Jo taču pašai nav interesanti. Man ir. Ir interesanti. Ko tu te melujam un to pašu, ko? Bet tu ko sēdi? Tev kā tikai pierīties, ja tev vispār viss pie vienas vietas, jā? Lasies prom, ko manis! Turklāt vēl neviens mani nesaprot. Bļaļ, grūti man. Nāk, paklau iedod naudu.
nav, Jurīti. Tu naudu man iedod? Man tā krīt naudiņa, Tu ko nesaproti? Tu domā, ka es nezinu, ko? Juris, tu paņem citu palasi. Viņš taču man dvēselē izprāvā. Sūda klasiķisko. Pieniņu vēl ieliek. Tā tad nav, ja? Pieniņu. Kur ir maiss? Mais. Jā, iedod man maisu. Uz skapja. Tā tad nav, ja? Jurīt, nu ko tu tā uzreiz delini? Lūkā, ja? Jurīt, es te galertiņu gribēju tev pašam ar garšo. Jā, to mēs vēl to literē dzēsim. Kurš Jurīt, ko, Lūkā? delini, nu Jurīt, Man ir šausmīgi daudz ko pastāstīt par Hanan arī, jo reku viņš paņem cūkas maisu, to cūkas galvu un aiznes pārdot viņu tur par polšu, ja? Un mēs atbraucam viesizrādēs uz Krievu drāmu, sastājamies visi rokās aktieri pirms izrādes un prezidenti nāca skatīties tieši, un es visiem saku, redzam, dzirdam, jūtam. Un tad ejam spēlēt. Un es tieši tajā Krievu drāmas teātrī spēlējot, tagad jāņem tā cūkas galva. Es aizēju bez cūkas galvas projām. Un tur vispār manējais, tas čāls, viņš jau drosmīgs ir tikai tad, ka viņam ir kaut kas rokās. Panna viņam ir, ja. Tad viņam televizors bija, kad tur sēdēja šitā pirmajās rindās, kad neuznāk. Tad viņš galvu daudzīja pret to galdu, ja. Kad es ar roku, jo Džils teica, es nesaprotu, kā mēs to varam uztaisīt, ka tu to galvu daudz, ja. Un kad es ar roku daudz, es galvu situ un ar roku pret galdu malu, tāpēc tur stāv priekšā tā baltā lupata, lai neredz. Un tad vienreiz bija, kad es daudzīju, un uz pēdējo es izkrīču tā te, un viens no zāles, stulbenis brēc. Un otra reize bija, kad stāv šnāp pudeli un atnāk tas brālis Pujāts Edgars. Un es ar to pannu situ, mums bija atstrādāts, kad es ar to pannu situ un ar pannu galdu situ, un tad viņam iet virsū, un tad viņš krīt, ir kroksnis, un ir sajūta, ka trāpa pa seju. Tur stāv šņaba pudeli, no kuras man pēc tam ir jādzer. Un iedomājies, es ar to pannu situ trāpu pa galdu, nocērtu pudelē galvas kakliņu. Ja, pudeli paliek, bet kakliņš noplīst. Pujāts nogāžas, es mierīgi ņemu bez kakliņa, leju iekšā un dzeru. Ja tur stikli, herviņi, tajā mirklī tu nedomā nemaz par to. Tas tāpat kā pīļu medības, ka mums bija, man tās reakcijas no skatītājiem vienmēr ir patikušas, kad es ieeju iekšā krogā, man jābrauc pie tēva uz bērēm, un es tam krodziniekam saku, ģima ielēja man šņabi. Viņš saka, cik daudz? Es saku, 200, un no zāles viens. Dar 50, tev pietiks! Un tu saproti, un tā ir tāda bauda, piemēram, spēlēt, kad tu jūti, un tāpēc ir, kad, lai nav tev viena alga, kad tu gribi spēlēt, lai kā tev varbūt negribās, bet sevi noskaņot, kad, lai tev patīk arī. Un ja tu esi kopā ar skatītājiem, kas ir, un viņi reaģē, un viņi jau dzīvi cilvēki ir, ja? Un kad viņi reaģē, tu saproti, ka viņi tev dzīvo līdzā. Un kad viņi iet ar tevi, kā ir tur tālāk un kā būs vai vēl kaut ko. Un tad es vienreiz apzinātais pašās pīļu medībās Dailes teātrī, jo tur jau zāle ir 1200 vietas, tagad mazāk bišķītiņi ir, ja. Un es uztaisu to pauzi. Nav jau tas, ka jo lielāks aktieris, jo lielāka pauze, bet es uztaisītu, man tur jāpsiho, jātrako uz to sievu ir, ja. Un es tur tagad bišķiņu uztrakoju uz viņu, jo pēc tam sekos vēl tālāk. Un es uztrakoju uz viņu un paņemu to pauzi. Aha. Tā tad dzīvo līdzi, tad skatāties, tagad es vēl tālāk iešu, ja? Un tu maucas. Un tas ir tik, ka tas, tāpēc ir svarīgi atrast, ar ko padalīties, ko pateikt tam skatītājiem, ka man tas ir būtiski, un līdz ar to es gribu, lai jūs atnākat, un jūs arī redzat, ka tas nav vienkārši tāpatās.
Jā, un tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāds materiāls ir, kāds režisors, par ko mēs runājam. Man ir un Džils tiešām ļoti daudz ir atradis tādas lietas. Jā, tas tā kā, piemēram, Laura Groza taisīja 84. Tā ir viena no tām grāmatām, ko, kad es izlasīju, man baigi iesita pa galvu. Un es domāju, kā var iestudēt Orvelu 84. Tas bija arī traks gabals riktīgi. Un kad tev ir, un viņš tik aktuāls tagad būtu tieši tagad to Orvelu parādīt, un kā mums viņš bija arī sataisīts. Tev griež pirkstus nost, un mēs bijām tādi, tas bija smieklīgākais iestudējums manā dzīvē vispār. Tur 100 lapas puses spīdzināšana ir, ja? Un tagad tu lasīji, tu vienkārši šausmas, tas viss, mēs viņu taisījām kā komēdiju. Tā traģikomēdija, jā. Jo tu redzēji, ja? Jā. Jo vieglāk tu to vispār ir jāspēlē viegli, pat arī smagas lietas ir jāspēlē viegli. Un tas tāpat kā man nevajadzētu raudāt uz skatuves, bet man vajadzētu, lai jūs raudat īstenībā. Man vajag būt tam. Tev jau, laikam, skatītājs, tu minēji daudz piemērus, kur tā kā reakcijas momentāli ir uz tavu darbošanos, ja? Tad, kad tu spēlēji Sniegbaltītes skolā ļoti ilgi, tu spēlēji vilcēnu. Vilcēnu, jā. Kādas tur bija reakcijas? Tur bērni, cerot tā mūsu profesija jau, labi, es nezinu, vai es tagad jau es vilcēnu diez vai nospēlētu. Šeit nospēlēju. jā, mēs 12 gadus spēlējām. Bet tur jau arī, tu jau pats, tā ir arī skaista bērnu ludziņa, jā. Un kur tu vēl iedomājies 35 gadu, tu var atgriezties bērnībā pats un daudzīties ar tiem bērniem. Un vienmēr jau tos labos ir foršāk spēlēt nekā paiju, ir daudz labāk spēlēt nekā maiju, ja? Tev ir nemaz tādi ļoti labie cilvēki ir bijuši, ļoti labie. Tādi. Ko tu ar to gribi teikt? To es arī gribu teikt, jā. Vispār nē, saku, Džils vienmēr ir devis man tādus sarežģītus tipus, un tas arī ir interesanti. Un Killeru dienas grāmata, kas mums bija arī fenomenāli. Tagad paskatīsies no vienas, kas nav tik daudz, bet mēs pēkšņi trāpījās, man sūtīja Dāles teātris tādu ierakstu. Kleopatra. Es tur Jūlijs Cēzars. Jā. Teikt, ka mūsu bērns, puika vai meitene, nesaņems Romas vārdu, kas viņu saistīt ar tevi. Nekas neliecinās par viņu izcelsmi. Citādi nevar. Pēc Romas likumiem tu neesi man sieva, netiek atzītas laulības ar svešzemniekiem un bērniem, kas radušies šādos sakaros, nav nekādu tiesību. Romas likumi? Kas priekš tevis ir Romas Tā likumi? viņš šo neklājas skaļi teikt. Tu esi satricinājis Romu līdz pašiem pamatiem. Ir pienācis laiks tai diktēt savus likumus. Ēģipte, cik tu esi bīstama. Atliek uzkavēties šeit nedaudz ilgāk un var uzskatīt, ka esi jau pazudis. Es taču pametu Romu kā karavadonis, un man tagad ir jāatgriežas Kā valdniekam! Tev ir jāatgriežas kā valdniekam. Es gribēju teikt, kā dievam Amonam. Tu esi noslēpums. Kaut pati arī to nemaz neapzinies. Es zinu par tevi mazāk nekā par jebkuru citu man pazīstamu cilvēku. Kaut arī pavadu laiku kopā ar tevi visvairāk. Nē, mani nav noslēpumi. Neviens priekš sevis nav noslēpums. Bet ko tu patiesībā domā? Kas tu patiesībā esi, tas priekš manis ir noslēpums. Par ko tu tagad tur aizdomājies? Par dižano Aleksandru. Dīvaini. Arī es par viņu domāju. Ēģiptē neviļus sāksi domāt par Aleksandru. Viņš taču šeit devās pie orākula un uzzināja, ka ir dieva Amona dēls. Bet tu jau esi tas Amons. Tad jau sanāk, ka es esmu Aleksandra tētiņš. Nē, bet mūsu bērns gan varētu būt. Nē, ne vārda vairs par to. Vai tiešām tu vēlies izraisīt dievu dusmas? Aleksandrs manā vecumā jau bija iekarojis pasauli un nomiris. Tu arī to varētu. Ko tad nomirt? Iekarot pasauli.
manis un mūsu bērna dēļ. Tā, labi. Ja tu man iedos cigaretes, tad es tev apprecēšu. Protams, pēc Ēģiptes likumiem. Tad tu būsi mana likumīgā sieva visur, izņemot Romu. Jā, zinu, tikko teici Romas likumi. Jā, dod cigareti. Man nedabūs cigareti. Dod cigareti. Nē. Labi. Tad es pasludinu tagad sevi par dievu Amonu un tev par dievieti Izīdu. Pasludinu mūsu laulību par noslēgtu un drīz mēs dāvāsim Ēģiptes tautai mūsu brīnišķīgo bērnu. Tagad dod cigareti. Ai, viltnieks! Tagad par skumjo. Esmu pārāk ilgi bijis jau prom no Romas. Pienākums sauc, nedraugi, nesnaušu. Man ir jādodas tūliņ pat prom, kuģis jau gaida. Jau? Un tu pat nesagaidīsi mūsu bērniņa piedzimšanu. Man vairs nav laika. Marks Antonijs, kurš man aizvieto Romā, ir lielisks cīnītājs kaujas laukā, bet kā politiķis viņš ir ļoti švaks. Viņam jau tagad neklājas viegli, un fórumā ir notikušas jau vairākas asiņainas saķeršanās. Tāpēc gaidi mani. Cik ilgi? Nezinu. Tu gribi, lai es saglabāju sevi priekš tevis kā mūmija? Tu gribi, lai es gaidu, bet ko? Manu ziņu. Tik līdz briesmas būs pagaisušas, es tevi izsaukšu uz Romu. Bet tas var ilgt gadiem. Tas, ko tu man piedāvā, tas nelīdzinās dzīvei. Uzticies man, drīz viss var mainīties. Kā? Romas likumi? Un tu arī esi tāds, kāds esi. Uzticies man. Es vēl nekad dzīvē neesmu sastapis tādu sievieti kā tevi. Sieviete ir kura ne tikai mana mīļākā, bet arī mans sabiedrotais. Tevi ir mans gars, mana drosme, mana spēlmaņa daba, mana tieksme pēc piedzīvojumiem. Uzticies man, un tu redzēsi, uz ko es esmu spējīgs. Uzticēties, bet ja nekas nemainīsies... Mūsu nākotnes dēļ un mūsu nākamā bērna dēļ es izdarīšu visu, kas ir manos spēkos. Man tikai ir jāzina, ka tu man uzticies un ka tu mani gaidīsi. Man nav izvēles. Mana sirds vēlas tev ticēt, bet prāts pretī. Tātad traki, bet smieklīgi tomēr. Nu, vispār jau, zini, kas ir, man šķiet, ka es esmu komiķis. Man ir arī bijušas komiskas lomas, bet patiesībā Džils, tas ir baigais frukts. Ja? Viņš man iemācīja vienu tādu baigi labo lietu, un es arī to respektēju, jo man vienmēr ir licies, ka divas personas, kas visu zina attiecībā uz izrādi, ja? Režisors un autors. Un mēs neko nezinām. Mēs ņemam no režisoru un autoru. Un autors ir uzrakstījis, un man radās cieņa pret autoru tekstu no Džiļa. Jo Džils iemācīja mani, ka jāmācās teksts vārds vārdā. Un īstenībā skatītājs nav nemaz tik stulbs, ja, ka nevajag šausmīgi lēni runāt. Tas tā kā Amerikas latviešiem vajag lēnāk runāt, lai viņi saprot, ko runā. Ja. Un viņš iemācīja man arī ātri runāt. Un man baigi patīk, tāpēc, ka mēs ļoti ātri runājam, un mēs tāpatās, jo aktieris saprot, ko runā, jo arī skatītājs saprot. Tu vari skaļāk runāt vai klusāk, pilnīgi vienalga. Un ātri runāt un šo te mācīties tekstu vārds vārdā. Jo pēc tam ir ļoti viegli atcerēties pēc ilgākām pauzēm to tekstu. Mums pat bija pienācis viens jauns aktieris, viņš saka, klīst leģendas, Egon, ka jūs ar Džilu esat spēlējuši vienu spēli. Es saku, kādu? Uz 100 latiem. Es saku, jā. Džils man saka, viņš zina, ka es mācos vārds vārdā tos tekstus, ja? Kaut gan es varu pateikt visus vārdus, kas ir teikumā, bet dažādās secībā. Bet es visus pateikšu, un es pat varu nobeigt teikumu ar tad. Ja? Un loģikas nav absolūti nekāds. Bet Džils piedāvā man spēlēt spēli. Viņš saka, ja tu man pirmo ainu norunās bez nevienas kļūdas, nopelnīs 100 latus. Ja? Un viņš noliek uz galdiņu 5 20. Viņš saka, pie katras kļūdas es ņemšu vienu nost. Un es spēlēju, un es tik dzirdu. Es saku, labi, vai vēlreiz. Es saku, es tā nedabūju. Jo viņam katrs, bet, tagad, tad, viss viņam ir, viņš sekoja līdzi, un tā es arī zaudēju. Nenopelnīju tos 100 latus.
Nu, jā, jo tad, tu tā ļoti patieti, respektīvi, tu jau neko arī šeit, ja komiskā lomā, tu jau neko speciāli nedari. Tu vienkārši esi situācija iekšā tādā, kā tur ir. Kā Dancīti viņi ir, ja? Jā. Nē, viņai jau ir cits uzvārds. Tagad cits ir? Jā. Kāds, nezinu. Hmiļevska. Skaidrs, bet nu Sigita Dancīti. Viņa katrā ziņā no tā paša laikā diskursus. Jā. Un tad arī bija cits viņa uzvārds. Jā, Ruicēna. Jā. Jā. Nu, ja tā kā to mēs vēsturē, tad nevar saprast, kurā vietā rakstīta to uzvārdu, to vai skatītāji pazīst, jo Laura Gros, kas tev arī bija režisore, arī Roberto Zuko un tā, tagad ir tikai Laura. Jā. Šitai izrādē arī man pirmajā cēlienā šitas novāca, un es visu otro cēlienu sēdēju un gaidīju finālu, kad man jāuziet augšā tikai. Nu, tā ir ļoti labi. Bet jums bija arī tāds ārkārtīgi Liepājas teātris, tas viss tas periods jāļauj. Te mēs nerunāsim, jo tur vēl paspēju pie Elmāra Seņkova arī Šekspīrā, arī Grimos būt. Jā, jo pēc tam tu aizgāji, protams, nacionāli. Jā. Bet bija viena, kas ir atkal citādāk. Bija jums viena izrāde veltīta Rainim un Innu Lignārijam bez teksta. Jā. Man liekas, tā ir viena no Raina Aspazijas jubilejas izcilākajām izrādēm. Taisni bez teksta. Es nezinu, kā jums toreiz likās. Induls un Āri idejas izrādes. Zemļānskas, ko taisīja. Nu, tur arī, teiksim, man ir bišķi muguras problēma, un līdz to es aizgāju tikai uz to saucamo castingu ar režisoru. Viņam bija castings tāds, kāds tu kustības var, cik tev koordinācija ir vai vēl kaut ko, viņš man atzina par labu esam, bet es sapratu pie tās slodzes, kas ir, ka es ar savu muguru tur īsti nevarēšu vēl piedalīties tajā. Un es pateicu, ka man ir muguras problēmas, ka es nepiedalīšos tajā izrādē. Un sanāca tā, tajā iesudējumā, un sanāca tā, ka divi aktieri, viens no tiem spēlēja to pudiķi, viņi noslīka. Stelmakers. Jā, Stelmakers, un kas spēlēja Solveigu, Inesu Jurjānu, viņi abi noslīka. Un tad man zvanīja direktors un teica, viņš mēģināja pudiķi, un viņš teica, ka vai es tomēr nevarētu ielikt. Un tad es gāju un faktiski jau mēģinājumu procesā es ielicu iekšā tajā izrādē. Es pēc tam skatījos, kad spēlēja Gogoļu precības, ja, to izrādi, kur es nepiedalījos, un man likās, šausmīgi viegli. Es tā arī varu, protams, bet, kad tu zini to virtuvi, cik tas ir smagi īstenībā, kā tas viss tapa, tad tas nemaz nav tik viegli. Bet tāpēc es pirms tam arī teicu, kad ir skatītājiem jāstāsta tā, ka tas ir tik viegli, ja, tāpat kā daislidošana vai vēl kaut kas, vajag ķert baudu, vajag priecāties īstenībā. Tad es jau teicu, ka man zobus rauj ārā tajā Orvelā, tad arī ar prieku tas jādara, bet nevis iet patoloģijā, ka man tur es jūku prātā vai vēl kaut ko, bet kad ar prieku to dara, bet Skatītājs redz ļoti nopietni. Jā. Kādreiz Ivars Pūga teica, ka viņš spēlēja Salēmas raganās, un viņš teica, ka viņam, tad, kad viņi spīdzinās tur, ja, viņš aizskata, viņš saka, kādu kaifu, prieku, es gaidu to brīdi, ka man spīdzinās. Un tas ir pēc teorijas, ka tu nevari pats būt bēdīgs, tev ir jābūt priecīgam. Nē, tev jābūt iekšā tam visam, bet es saku, lai nav tā patoloģija, kas ir diezgan, jā. Tā kā pats fragments arī no Induļa. Ir, jā. Jā.
Tas tā ļoti, nosacīti tomēr tā nāve tiek parādīta, ja? Tagad, ja kāds redzējis Indulu Māriju, Nacionālā teātrī īsti nesaprot, kas nogalināja Āriju, kas nogalināja Indulu tajā Nacionālā izrādē. Tu redzēji? Es redzēju, jā. Ja tur īsti nav, tas, kas nav lasījis, man viss prasa, kas ar viņiem notika. Jo tur nevar saprast. Šeit redz tādā dejā. Pareizi? Jā, bet šitā stunda 40, tu skaties, tas tā kā es precīzi, ka skatījos, es domāju, nu taču beidzot kaut ko pasakiet arī, taču kaut kādu vārdiņu vienu norunāju. Jā, bet viņi nerunā un viss. Bet re, kur vēl garie mati man ir, es tam itāļu režisoram, viņš gribēja, lai es nogriežu matus, es teicu, negriezīšu. Viņš teica, kā negriezīs? Es teicu, es negriezīšu matus. Bet tad, kad man piedāvāja ziloņu cilvēku spēlēt, un uz ziloņu cilvēku teica, kad likšot man parūku, es teicu, kāpēc? Tāpēc, ka vajag īsts matus. Es teicu, es nogriezīšu matus. Jo tā ir pirmā un, laikam, tāda vienīgā teātrī loma, kas ir reāls cilvēks, kas ir bijis, un man baigā cieņa radās pret to Meriku, jā. Tur ļoti, un man redzēja kādu ziloņu cilvēku? Jā. Tā bija ļoti spēcīga izrāde, manuprāt. Nu, man pašam personīgi. Man nav ieraksts no ziloņu cilvēku. Tas nekas taču, bet, nu jā, tur tāds īpašas attiecības man ar to izrāda arī. Nav vai nedalība? Jā, tur man ir tālumā slikta redze, un tā es pašķievies viss, un viena acis tikai vaļā, un es tos partnerus neredzu, tā kā tagad es jūs tikai siluetes redzu jau, tur skatos arī, un īstenībā es sapratu, ka tu nepūlies redzēt, tu spēlē citā maņā, tu vienkārši jūti. Tu vari ar muguru būt vēl kaut ko, tev nav jāstāst, tu skaties, bet tu neredzi, bet tas vēstījums tāpat ir. Tad es sapratu, vai cik tas ir interesanti, jā. Un kā līdz kolēģim tas aiziet. Un tā miedarbība, tas ir tāds smalks lietas, tāpēc mēs ar tevi runājam, kas ir labāk nedzirdēt vai neredzēt. It kā, jā. Labāk jau abus divus, bez šaubām, jā. Tā aiziešana uz Nacionālo teātri spontāni, pēkšņi. Nē, es savu mūžu nevarēju iedomāties, ka es strādāšu Nacionālā teātrī. Nekad es nevarēju iedomāties. Dailes teātrī, jā, redz, es tur biju strādājis, un jaunais Rīgas teātris arī tur ir sava republika un savu cilvēku. Pa Dailes teātri es vēl tā, jā, bet ka uz Nacionālo, tas man tāds bija pārsteigums, ka man aicināja arī, bet es jūtu, ka Liepājas teātra dzīve man tā kā jau, es tā kā savu misiju biju paveicis, jau man šķiet. Ir sevišķi ienāca jaunais kurs, jo pēdējā tāda nav jau, es jau varu spēlēt arī otrā plāna lomas. Protams, es esmu lutināts un es esmu spēlējis pa centru un vēl, bet tas jau netraucē tev nospēlēt arī 7. rūķīti Sniegbaltītē un 7 rūķīšu vai vilcēnu nospēlēt. Nav jau obligāti galvenās, bet pēdējā, kas man bija, kur tādu pienesumu varēja dot, tas bija Dēmons, ja, ar Meikšām. Un pēc tam jau es tā sanāca jaunie iekšā vēl, un es sapratu, ka meitu es maz redzu, ka man kaut kā, un es jau 3 reizes gāju, tā kā atvaļinājumā bišķītiņi, tā kā jāņem radošā pauze, jāspēlē tikai izrādes un neko jaunu. Un tad man nāca piedāvājums uz Nacionālo teātru, un es teicu, lai man iedod 5 dienas padomāt. Jo 18 gadus novizināties visu laiku Rīga, Liepāja, tas arī, respektīvi viss sastājās tā pa plauktiņiem, un tad es pieņēmu šo izaicinājumu, jā, uz Nacionālo aiziet, uz 1 sezonu, 2.
Bet man uzaicināja Seņkovs uz Nacionālo teātru un pats aizgāja projām no turienes. Man viņš tur atstāja, un tad es jau domāju, ka es jau varu arī iet prom. Bet tā kā ar mani bija rēķinājušies, man bija paredzēts 4 jaunie studējumi, 3 es izturēju, 4 es neizturēju. Pēc Pītera Pena tur man prasīja pārāk daudz. Bet tās sezonas dēļ bija vienvērts pāriet pastrādāt ar Krimovu Pīterā Penā. Jā. Nu kā, jā? Un ar jauno Matīs Kažu arī? Ar Matīs Kažu. Ja tam 2 reizes jau tagad. Jā. Es nevaru, tas iedeva tāds jauns dvēsmas, jauns kolēģis, kā saka, jauna gaļa. Jā, es viņiem jauns, mēs zinām tā viens otru, bet ja es esmu pieredzis jau ar, teiksim, Liepājas teātra aktieriem, jo es jau zinu, pieņemsim, tu vari paļauties, tu vēl uz kaut ko šeit, tu atnāc, tu nezini, ko tie kolēģi darīs uz skatuves, kā viņi reaģēs, tu viņus mēģini tos 2 mēnešus, bet tā ir pavisam citādāka, kamēr tu aprod ar viņiem. Mums jābeidz, vai ne? Es tik paskatos. Nē, varbūt mums vajag beigt jau, cik es varu tarpināt. Panorāma jāskatās. Tu jau iegāji tajā teātrī, ja tam kā nobriedis mākslinieks, kā vecos laikos teica. Tad, kad tu iegāji Liepājā, tu biji tāds jauns, bišķi tēlē spēlējies jaunais. Vai mainījās kaut kāda, ja jau svešā ansamblī Nacionālā teātrī, tu jūti kaut ko citu? Tu domā, ka es tagad ienācu Nacionālajā? Jā, tas vienalga nav tā, ka tu, teiksim, ieej kolektīvā, teiksim, es aizbraucu uz Liepāju, es joprojām, tagad man ir tradīcijas, ka es esmu piedalījies no 12 Ziemassvētku koncertiem kādos 9 Liepājas teātrī, un es tagad braucu skatīties tos koncertus uz Liepājas teātru, un tur vienalga tā sajūta, tas teātris un vēl Nacionālais, tas tomēr iedod tādu zinām bību, un es jau vienā intervijā teicu, kaut gan es ne īpaši mīlu dot intervijas, bet es teicu, ka es baigi biju kļūdījies, un labi, ka es atnācu uz Nacionālo teātru, jo man Nacionālais teātris likās šitāds. Viss zeltā tāds un viss, Nacionālais teātris, es pat saku, es esmu Nacionālā teātra aktieris. Bet patiesībā tā skatu ir ārkārtīgi forša un kolēģi arī forša un labi, ka es īstenībā savus stereotipus salauzu par to. Bet, teiksim tā, ka es baigi pārliecinātais esmu, tā nemaz nevar teikt. Jā. Labi, tu spēlē lomu, tas ir viss, bet, teiksim, es arī... Mūsu kolēģi Rautu Lietu arī bakalaura darbā spēlē smilšu cilvēkā. Jā. Kā ir ar jauniem režisoriem strādāt? Matīs Kažs bija, Ralfs vēl kāds? Baigi dažādi īstenībā. Matīs Kažs ir cits kaut kas, Ralfs ir atkal cits kaut kas. Tas tur ierakās tik dziļi, ka netika ārā no turienes. Mēs tur visi mēģinājām izraut. Bet, tas jau ir arī ārkārtīgi būtiski, kāds ir mikroklimats. Kāds ir mikroklimats ansamblī. Un ja viņš ir pozitīvs un foršs, jo tā kā es teicu, ko man baigi pierādīt? Tas tā kā man kritiķi vien prasīja, ko es tur ārdos te Jurčikā, Hanans Jurčikā. Kas tev ir jāpierāda? Es saku, man nekas nav jāpierāda, bet ir lomas, kurā tu nevari savādāk. Tas ir tā kā, kā tad tas pats NHL, es esmu minējis hokejists. Ko tad es tajā Stanley kapā, tajā kausā izslidošu, te bišķītiņi paslidošu, Te vietrieks bortā, Indulī un Ārijā bija tā, viss ir uz kustību, un pieņemsim, viss iet pamīšus un tam līdzīgi, un es kaut kādā mirklī aizdomājos tajās kustībās, un man ir jāceļās, bet es aizdomājos un nepaceļos. Zem manis apakšā ir cits aktieris, un viņš ceļās, tāpēc, ka man jāceļās. Es neceļos, un viņš man pa ģīmi iemāc, saprot? Tas ir, kādai jābūt tai koncentrācijai un vēl, un līdz ar to arī tas pats ir, ir lomas, kur prasa sevi ļoti tērēt, un ir lomas, kur neprasa tev, kur tu esi funkcija kaut kādu savā ziņā, Tas kāds ir jo tam pēdējām, protams, un tomēr Pītera Pena fragmenti parādīsim, jo man liekas, izrāda dažādu vērtēju, kaut kas par daudz, kaut kas man.
tad Dmitrijs Krīlovs jau ir izcils, bet ne to sākumu, bet tā, kas man ārkārtīgi patika finālā ar baroku visu, ar to arbūzu. Jā. Ja tā ir ārkārtīgi skaistā. Nu, ja baroks, tad baroks. Baroks ir tāds stils, kad viss ir daudz. Ļoti daudz, pat pārāk daudz. Varētu teikt, ka baroks ir laba izgāstuve. Nē, ne parasta, bet izcila, brīnišķīga izgāstuve, kurā ir gandrīz vai viss. Vecmammas mantas. Pārgatavojušies augļi, kas ir nokrāsoti zelta krāsā. Skaisti, bet sasisti trauki. Vēl arī meža dzīvnieku izbāzeņi. Lūk, piemēram, meža gulbis, jā, savienojumā ar šo te arbūzu. Vai tu atceries šo tēkaniņu, ka tu man pirms 30 gadiem vārīji tēju, liepziedu tēju, kad es biju slims, ko? Atceries? Un šo kastroli, ka tu mums kopmītnē visiem vārīji kāpos zupu, un mēs to visu ēdām. Atcerieties, tāpēc, ka baroks ir kā zelts, kā visa mūsu dzīve, skaista, bet nevajadzīga. Butaforija. Kā es nevaru ciest butaforiju. Turpretīm mūzika tajā laikā taču bija harmoniska. Bachs, Monteverdi, Scarlatti un galu galā Hendels. Laidiet, lūdzu, mani lejā. Laidiet. Vismaz kaut kas īsts. Jā, un šo te varēja, es sēdēju 12. rindā, un tas bija fantastiski. Tā smarža ātrāk jau atnāca. Jā, tas ir arī tas neparastais mākslas gājiens, un vēl kā tu vērtē visu kopu. Tad jau Smilģis teica, kas ir baroks. Tas ir paņemt kolonnu, sagriez viņu tajā, lai būtu citādāk, lai būtu interesantāk. Baroks ir šeit, ja? Un tas nav tikai baroks, tas ir tas zemtriks, un tas īstums ir ārkārtīgi svarīgi. Ne, man liekas, tas ir ļoti būtiski. To, ko Pens beigās pasaka par to. Nu, mums vispār sakrit ar to, ka mēs ar režisoru bijām tādā vienā frekvencē ap divu. Tikai, ja mans kaut kāds zināšanu līmenis ir šāds, tad viņam tas zināšanu līmenis un pasaules izjūta ir tāda. Man bija sajūta, ka es atrodos ar viņu. Man tāda sajūta bija, ka es esmu kopā ar kādu enciklopēdiju vai grāmatu. Tik inteliģents, tik pieklājīgs, tik
Man vienkārši, es katru reizi ar viņu tiekoties bija tik, un arī es viņu nevarēju uz tu, kaut gan mēs pārgājām uz tu, ja, bet vienalga es nevaru viņu uz tu, jo tas ir tāds cilvēks un brīnišķīgs, un faktiski ļoti baigi sakrit arī tā tēma, par ko viņš runā, arī man gribējās runāt, jo man šķita, ka es arī jau tā kā esmu jau tā kā izspiests arbūs, citrons jau klīst jau tāda stāsta, ka paņem jaunu aktieri, izspiež kā citronu, aizmet prom un tad paņem nākamo, jā, jo cik tad var, pieņemsim, tas tā kā Liepājā savā laikā bija, ka man deva tās galvenās lomas, es teicu, taču iedodiet citiem, nu cik var skatīties uz to Dombrovski, jā, vajag arī kādam citam būt, bet Pīterā Penā tur bija tā, ka man tur saslēdzās pašam personīgi arī, par ko viņš runā, un tam man bija ko teikt, tad es tur varēju izpausties pusotru stundu vairāk. Pārējiem aktieriem varbūt mazāk bija tas. Kaut gan tad tur jau tā lieta, ka bez pārējiem aktieriem es varu neko nedarīt, jo nekā nav tad. Ja? Tas jau viss veido kopēju anstāvu. Tieši tā. Tas ir, lai visu to sākumu, kā jūs ar Ditu Lūriņu ierodaties, ja? Jā. Ar visu to, ka no tā balkona lecat zemē un tā. Tas ir ļoti interesanti un ļoti tā pavācoši. Bija tomēr jautājums arī kādām, jā? Lietas, jā. Jā. Tu jau sagatavojusies, jā? Es tikmēr izdarīšu to savu mājas uzsīku, es aizmirstu. Nacionālajā teātrī bija novembra vidū viss par ielu pirmizrāde par paudžu maiņu. Es vēlējos pajautāt, kāds tev ir sajūtas spēlēt uz skatuves ar jaunajiem aktieriem? Vai tu kaut ko varbūt no viņiem aizņemies kaut kādus paņēmienus, vai tev ir sajūta, ka viņi no tevis kaut ko mācās? Es viņus vēroju, jaunos aktierus. Es vēroju, pieņemsim, kāda ir attieksme pret darbu un kā, tu domā, uz skatuves tieši, ja? Nē, uz skatuves man patīk būt iekšā, atrasties un tieši saspēli ņemt un kā viņi reaģē un viņi ir tomēr jauni un es viņus tik labi nepazīstu, tāpēc kādreiz, kad skatās kādu filmu, es pieņemsim, skatos Kučinsku, šito jau es zinu, ko viņi spēlē, ko viņi nespēlē, reku gods ir, jā, te es arī atpazīstu reakcijas, un tad es skatos Lauru Siliņu no Nacionālā teātra, un es nevaru pateikt, vai viņi spēlē, vai viņi īstenībā tāda ir, ja. Es viņus tik labi nepazīstu, tāpēc man arī īpaši kaut ko ņemt no viņiem, uz skatuves, man nav tā, un vai no manis ņem to jājautā viņiem pašiem. Es nedomāju. Kaut gan, bet tā miedarbība ir ļoti forša uz tās skatuves, jebkurā gadījumā. Ir vēl kādam kaut kas pajautājums, citādi es te viens runāju, jums jau... Es jau domāju, kārtīgi daudz tādas savdabīgas lietas, jā, Artur. Kā bija vispārīgi ierasties Nacionālā kanāla izrādē tajā galvenajā lomā, kur ir tā pašnāvība un ir tas ļoti ekspansīvi jāparāda, bet es tulīt taisīšu pašnāvību un iet uz to pilno banku? Tu domā, vai viņš tiešām domā taisīt to pašnāvību? Jā. Es jau nedomāju, ka viņš taisīs to pašnāvību, ka viņš jau spekulē ar to, ka viņš varētu to darīt. Bet tā izrāda arī ir ārkārtīgi interesanti, jo man tikpat kā nav partneri, man ir divas ainas, jo pārējie visi man ir monologi, un es faktiski visu laiku runāju tā kā šodien tagad runāju uz jums, un neviens neko nesaka, sevišķi tie 4 monologi. Bet tur bija vairāk cita lieta, kad vai viņš tiešām ir nojūdzies, vai viņš tomēr nav nojūdzies. Vai viņš ir aizgājis bišķi pa pieskaru, vai viņš nav. Un es sapratu, ka viņš tik loģiski runā, ka viņš nav nojūdzies, ka viņš to visu izmanto, respektīvi savā labā, lai viņš ilgāk paliktu. Es nezinu, vai es atbildēju uz tavu jautājumu. Jā. Tā kā tas ir Nacionālā kanāla, tas viņai ir ļoti savdabīgi. Es teicu, ieraksts ir ļoti tikai ar vienu kamerlīnu ģībeti, ja, filmējas, līdz ar to mēs pašlaik parādīt nevaram. Bet izrāde ir pieejama, vēl tagad viņi ir repertuārā un viņi rāda, un jūs varat atnākt, ja kāda interese paskatīties. Tas nav tikai tā kā tāds amerikāņu scenārijs, tie ir remteksts par Tagadnī, man liekas, ārkārtīgi daudz un ļoti spēcīgi. Tā kā
Bet man ir jautājums skatītājiem, kas sanākuši, mīļie draugi, piemēram, ko jūs gribat redzēt, ko jūs gaidat faktiski no Latvijas teātra, vai žanrs, vai ko jūs gribētu redzēt, pieņemsim, ko jūs sagaidāt, vai jūs gribat tikai komēdijas, vai jūs gribat mīlas stāsts, kas jūs interesē tieši vairāk? Kas ir labi izrādi? Patiesība. Es saku patiesību. Īstumu. Katrā ziņā Nacionālā teātrī pēdējā sezonas laikā tāpat kā visur tādi joks, bet ir pietiekami daudz ļoti savdabīgi interesants izrādes. Jā, arī tajās mazākās telpās ir. Lielajās varbūt lielā zāle, varbūt pa brīdiem nav tik veiksmīgi, bet tur ir ruletes tagad, un tur ir brīnišķīgie bastardi, un tur ir. Mums aizvakar ir Bļitka, un viena skatītāja man saka, vai jūs nevarat sarunāt man kādu biļeti uz ilgu tramvaju? Tur ir mums priekšā aizrunāts. Tā viņa neteica, ka no jums nes, ja? Nē. Bet viņi teica, Nacionālā teātrī jūs strādājat, vai jūs tagad, ar jums nevar sarunāt kaut ko. Visi tagad, Nacionālā teātrī tā faktiski izrādās, ka nevar nopirkt internetā nemaz visu, ko vēlās. Jā, tā kā tas ir ļoti labi. Nē, es tagad pastaigājot pat citu teātru izrādēm, uz Dailes teātru aizejot un uz Jauno Rīgas teātru aizejot, skatoties, man jāsaka, ka latviešu teātris ir ļoti labā augstā līmenī. Es domāju, gan no mākslinieku puses, no citiem kolēģiem arī, bet ko es vēl ievēroju, no skatītāju puses. Ka skatītāji mums arī ir ārkārtīgi izglītoti un pieklājīgi. Es biju tagad kaut kad pirms gada vai pirms pusgada Anglijā, un es aizgāju uz vienu angļu teātri. Tur iet mēteļos zālēs iekšā, paņem kaut kāds plastmasa glāzītes, saldējumus ēd, mums tā kultūra. Jā, mums tā kultūra ir daudz labāk. Aplausi jums, skatītāji. Tā kā paldies, Ego, ka tu šodien sarunājies. Tad, kad ierakst būs gatavs, tad Egons ar viņu strādā. Man bija baigi forši ar Kažu īstenībā. Tad, kad viņš saņēma globusu, es piedalījos viņa studentu izrādē Degošie, un es turēju viens no pirmajiem globus arī. Un pēc tam, kad mēs iestudējām Nacionālo kanālu, viņš atbrauca ar Oskaru, un es dabūju Oskaru. Jā, tā kā tev ir no bijušā rektora grāmata, kā dzīvot labu dzīvi. Varbūt arī šo tu neesi redzējis. Tas ir nākotnes karalējs par Vili Lāci, bet ļoti labs romāns. Bet vajadzēja parakstīt kaut ko. Tas ir to, ka esam izdarīt. Labi, paldies. Tad tiekamies kaut kur, kaut kad atkal.